Jelgavas amata vidusskola ir jauno speciālistu kalve, kur audzēkņi apgūst ne tikai arodu, bet gūst arī starptautisku pieredzi. Šodien noslēdzas 2 projekti ar 2 Lietuvas profesionālām vidusskolām – Klaipēdas turisma skolu un Alitus profesionālo vidusskolu. Pirmais projekts ir par attīstīt starptautisku sadarbību un pētnieciskas kompetences starp profesionālām vidusskolām Latvijā, Lietuvā, Baltijā. Otrs Nordplus projekts tika īstenots sadarbībā ar Kedāņu profesionālo izglītības centru Lietuvā un Olustveres servisa un lauka ekonomikas arodskolu Igaunijā. Projekta ietveros jaunieši apguva kultūras, folkloras un tradicionālo ēdienu apguvi un saglabāšanu, izmantojot digitalizācijas prasmes. Tie bija fantastiski partneri, kuri faktiski ne tikai ņēma dalību projektos, bet sniedza mums ļoti lielu ieguldījumu mācību procesa organizēšanā, konkursu dalībā. Un tajā pašā laikā mēs viņiem mācījām savus latviešu ēdienus un organizējām ļoti skaistu pilsētas pasākumu mūsu Jelgavas muzejā, kur piedalījās visu šo skolu pārstāvju. Un, protams, arī vienlaicīgi realizējām Erasmus projekta partnerību ar mūsu pārstāvjiem no Itālijas. Profesija man ir pareizā, es domāju, izvēlēt. Vienmēr ir interesējis, kā gatavo, un šis tik paplašina tās prasmes uz augšu. Varēja redzēt, ka daži skolēni prota vairāk nekā es, un arī daži, kas mazāk par maniem, prot kaut ko darīt, un es domāju, es arī kaut ko iemācījos no viņiem. Protams, ieguvām draugus jaunus, patika izbraucieni visur, apskatīt valstis. Tā bija ļoti laba pieredze, man ļoti patika. Mācību gada noslēgumā abu realizēto Nordplus projektu ietveros Jelgavas amata vidusskolas vadība, skolotāji un audzēkņi tikās ar saviem partneriem tiešsaistē, lai kopēji pārunātu ieguvumus, izteiktu ierosinājumus un jaunas idejas turpmākai sadarbībai. And here we have some pictures from Lithuania, Kedāņu Vocational Training Center. I had a possibility to work with Matteo, with this Italian chef. And here is the QR code. Do you see it? Sadarbības rezultātā uzlabotas prasmes, gūta kontaktu apmaiņa ar ārvalstu partneriem, uzlabota starpvalstu komunikācija, uzlabojot valodu zināšanas un neapšaubāmi iegūti labi draugi un vērtīgas atziņas. Šodien profesionālā izglītība jauniešiem dod iespēju īstenot savu sapni ceļā uz veiksmīgu karjeru. Tādēļ, ja arī tu vēlies gūt darba tirgū pieprasītu profesiju, pieredzi un zināšanas, nāc iesniedz dokumentus un jau no septembra kļūsti par Jelgavas amata vidusskolas audzēkni. Es no sirds aicinu uzticēties Jelgavas amata vidusskolai, kas ir Jelgavas pašvaldības skola, kas piedāvā gan apkalpojošās sfēras, gan profesionālās metāla apstrādes specialitātes, gan arī skaistumkopšanas specialitātes. Līdz šim es nemācēju gandrīz neko. Šobrīd es māku jau diezgan, arī to pašus vīriešu griezumus, sieviešu griezumus. Noteikti iesaku nākt uz šejienes, skolotājs iemācījis ļoti daudz ko, un arī diezgan profesionāli. Mums skola vispār ir ļoti laba materiāla tehniska bāze. Mūsu bērni var piedalīties konkursos, tādas konkursus kā Skill Latvija vai Baltic Beauty. Lai apgūtu terpu izgatavošanas un stila speciālistu kvalifikāciju, ir jāmācās 4 gadi. Sakot no tekstilu mācības, piegriešanas, no lekālu izgatavošanas, aprīkojumu sagatavošana un viļu šūšana, tātad terpu stils, terpu vēsture, piegriešana un beidzot terpu izgatavošana. Piemēram, mēs pati tur modelējam, ko paši gribam, un to arī daram. Izstrādājam. Tādā ziņā man tas ļoti tiešām patīk.
tieši šis radošums deva mums iespēju šogad piedalīties skolēnu dziesmu un dejas svētkos. Mēs ļoti lepni, ka starp visām pērlēm ir arī amatu vidusskolas pērle, uz kuras, protams, parādās šis stils un moda. Dziļākā būtība ir tas, ka mēs iepazīstam paši sākumā jau sevi, un pēc tam mēs šīs zināšanas varam nodot arī tālāk uz klientiem. Jā, mēs esam veidojuši gan dažādu gada laiku stila grimus, gan vēsturiskos grimus. Daudz vairāk iegūstu no tā. Bāzējamies uz 3 AAA – atbildība, attieksme un apsviedība. Šobrīd jau es arī ārpus mācībām strādāju vienā no Rīgas lielajiem uzņēmumiem. Man liekas ļoti lieliski, ka mēs esam pavēri, kas mācās, un mēs varam sniegt cilvēkiem šo te baudu, aiziet uz kādu restorānu un paēst garšīgu ēdienu. Praktiskās mācības mums ir mācību programmā paredzētais stundu skaits gan sākot no 1. kursa līdz pat 4. kursam. 2. un 4. kursā audzēkņi dodas praksē uzņēmumos. Es ieteiktu uz šo skolu iet mācīties uz CNC operatoru, jo profesija ir ļoti interesanta un ieprasta darba tirgu. Skolā ir labi attīstīta Erasmus prakses, kas notiek ārzemēs Maltā, Vācijā, Itālijā, Francijā. Un tur ir lieliska iespēja pavērot, kā strādā citi jaunieši no citām valstīm, dalīties pieredzē un arī varbūt dot viņiem kaut ko, kur mēs esam spēcīgāki. Tas, ko mēs mācāmies, tā nav viena profesija. Tur varētu teikt, ir profesija kopums, sākot gan no preģziņa, gan grāmatveža palīga, gan lietvedis. Jā, tad visas tās lietas, ko mēs mācāmies, nav tā, ka ir tikai viena profesija, kurā var strādāt. Ja arī kaut ko nesaprot, tad var pieiet, mierīgi pajautāt un skolotāji to paskaro, un tad uzreiz viss saproti. Un tad ar katru nākamo darbu to paliek vien vieglāk, un katra tēma ir savādāk interesanta savu. Jelgavas amatu vidusskolā tā ir tava iespēja ceļā uz veiksmīgu karjeru, jo zināšanas, pieredze, izglītības kvalitāte ir vērtības, kas dod pamatu nākotnes mērķu sasniegšanai.